atentāts pret Trumpu. Sašauta auss. Jā, notika tad, kad viņš tikās ar vēlētājiem. Tas bija tāds liels pasākums, kurā bija tūkstošiem cilvēku. Un tajā brīdī, kad Trumps runāja, viņš lamāja Baidenu tajā brīdī, tur salīdzināja sevi ar Baidenu un pagriezās mazliet tā kā mazliet pagrieza galvu, lai parādītu kaut ko uz tās lielā ekrāna. Tajā brīdī tad atskanēja šāvieni un bojā gāja viens varonīgs tēvs, ģimenes tēvs. Bet Trumps, kā jūs jau noteikti zinat, jūs jau esat redzējuši, kā viņš tagad ar apseju staigā, un visi, starp citu, viņu kopē, tad arī liek klāt. Jā, tagad tas ir tagad trendā viņiem. Jā, Trumpu vējš izglāba valsts raksta. Jā, esam redzējuši arī bildes, kurās ir precīzi izrēķināts tā trajektorija, ja viņš nebūtu mazliet pagriezis to galvu. Sānis tad jau šobrīd viņš nebūs starp dzīviem, jo tā kā tēmēts bija precīzi. Negribētu piekrist tev, tāpēc, ka no pēdējām ziņām, ko es skatījos, šis 20-gadīgais jaunietis, principā, viņš diezgan slikti šāva. Viņš nebija izgājis zemesardzes kursu un jaunsargu kursu, nebija izgājis pie mums un šāva ļoti neprecīzi, jo no tik daudz šāvieniem, ko viņš paspēja izlaist, un ko viņam atļauj principā izšaut, varēja trāpīt, un distance bija tiešām ļoti tuva. Ko viņam atļauj trāpīt? Jā, ko viņam atļauj trāpīt, tāpēc, ka pēc pēdējiem datiem policija to visu zināja. Tātad ir fotogrāfijas, kur ir redzams, ka viņš stāv pie tā sēkas, tad viņš uz tā sēka kāpa augšā. Kāpa augšā, tātad ar šo karabīnu vai kas viņam tur bija rokās, Un nav jau teikts, ka viņš tur bija viens, tāpēc, ka pie viņa jau atrada ne tikai telefonu, bet arī pārunu ierīci. Tā kā es nezinu, principā, vai Amerikā, varbūt tad, kad viņš kļūs par prezidentu, būs kaut kas varbūt zināms, bet tā reāli es varu pateikt viennozīmīgi, ka bija darīts viss, lai tas viss notika.